Labdien, meitenes un zēni! Mani joprojām sauc Olga Zeltiņa, un es atkal pavadīšu laiku kopā ar jums. Paldies jums, ka uzmeklējat mani izstādē. Paldies par jūsu jautājumiem. Bija baigi forši atbildēt uz jūsu vajadzībām, atbildēt uz jūsu problēmām, skaidrot, stāstīt un rādīt. Un aktuālākais jūsu jautājums bija par nagu dizainu. Un šodienas raidījumā būs šokējošais dizains. Bet pirms tam tātad modes tendences šobrīd. Šobrīd ir aktuāli ne īpaši gari nagi un īsie nagi. Aktuāli ir viena krāsa, kura ar niansēm vai ar leopārdu, vai ar magnētisko laciņu, geolaciņu, vai nu ar termolaciņu dot pārmaiņas, tā kā pārējas. Nākošais, kas ir aktuāli, tas ir tonis, viens tonis, kas pāriet no gaišākā uz tumšāko pa visiem nadziņiem. No tumšākā uz gaišāku vai otrādi nav svarīgi. Nākošais, kas ir ļoti aktuāli, tas ir geometriskais dizains, kad mēs taisam visādi veida geometrisko dizainu. Es tiešām esmu ļoti pārliecināta, ka daudzi no jums zīmē fantastiskus ziedus, fantastisko kitāiskaju rospis. Tas ir ļoti brīnišķīgi un es mīlu šo dizainu. Bet šobrīd ir laiks, kad mums jānolaižās no mūsu augstumiem un jāsāk darīt dizainu, jeb veidot dizainu tādu, kādu grib redzēt mūsu klienti. Tad, kad es viņu taisu, jūtos tā kā dārziņā, grupiņā, kur notiek kaut kāda aplicēšana. Tieši tādu dizainu, šokējošu dizainu es parādīšu jums šodien vienkāršu līdz vienkāršumam, cik var būt, bet izskatās ļoti, ļoti svaigi, jautri un stilīgi un moderni. Tā kā, lūdzu, ķeramies pie darba. Tātad 9 nagus es jau esmu uztaisījis, un man palicis tikai viens. Lūk, šāds rezultāts ir šobrīd. Jums liekas, kas tās pat dīvainām zilām krāsām? Jā, mīļie dārgie, šobrīd modē ir zilie toņi, zaļie toņi, dzeltenie toņi, nevis sarkani, rozā un oranži. Lūk, tāpēc visaktuālākais, kas šobrīd var būt. Un ejam tālāk. Rekur, šis ir tas nags, kas te ir visur apakšā, jo šeit ir uztaisīta profilakse, un es izvēlos strādāt ar Gelix gellakām. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir bezlīpīgā slāņa un taisa saķeri uz gludas virsmas, tā kā šeit. Pirmais, ko es daru, es pārklāju visu nagu ar fantastiski gaiši zilo krāsu. Tā, un liekam lampā. Tātad laiks ir pagājis, ņemam roku ārā. Lūk, šādi izskatās mums nags. Viņš ir bez līpīgā slāņa, un tāpēc es uzreiz varu zīmēt tālāk. Es paņemšu tumšo tonīti un ar otiņu uzreiz zīmēšu tā kā stūrīti. Ja jums izdodās uzreiz tā uzzīmēt, tas ir ļoti brīnišķīgi. Ja ne, tad jūs varēsiet uzlīmēt spīdīgo strīpiņu. To es jums parādīšu drusku vēlāk, lai būtu perfekta taisna līnija. Un, ja ir pietiekami piesātināts tonis, jūs esat apmierināti, kā izskatās, jūs varat atstāt. Ja ne, tad 2 reizes pārklāt, lai būtu spilgtāks tonīts. Lūk, tā man patīk, un es atkal lieku roku lampā. Tātad ņemam ārā roku un ar balto
taisam otru stūrīti ar balto geliksu, kurš ir, kā es jau atkārtoju visu laiku, ir bez topa, bez bāzes, bez lipīgā slāņa. Lūk, šādi. Drusītiņi ir jāpagaida, kamēr viņš tā kā izlīdzinās uz virsmas. Un liekam lampā. Laiks ir pagājis, lūdzu rociņu. Tā, tas viss izskatās šādi. Un tad mēs ņemam tādu maģisko strīpiņu. Kā es jums teicu, tā kā bērnu dārziņā. Lūk, viņai viena puse ir lipeklīti. Un vienkārši pielīmējam klāt. Un ar knaiblītēm nokniebjam drusku tā kā īsāku nekā dabīgais naks. Un tieši to pašu taisam uz otru pusīti. Lūk, šādi. Un tagad ar Unišain Plus mēs pārklājam visu nagu un liekam lampā uz 40 sekundēm. Tātad, ja jūs sīkāk interesē, kā strādāt ar geliksu, jūs varat skatīties šeit. Tālāk, mums ir, kā jūs redzēt, šīs strīpiņas un, piemēram, ja jūs roka vēl nezīmē tik veikli šo taisno līniju, tad jūs varat pirms sākat zīmēt otro tonīti, jeb krāsiņu, jūs varat šādi uzlīmēt. Pēc tam, tieši tāpēc, ka geliksam nav lipīgā slāņa, jūs varat uzzīmēt, nožāvēt lampā, un kad ir nožuvis, noņemt no strīpiņu. Un pēc tam atkal pārlīmēt viņu pa jaunu. Lūk, tad ir tāds variants arī. Tātad mūsu nadziņš jau ir nožuvis, ņemam viņu ārā, un mums palicis tāds solis, kā no Unišains Plus jānoņem lipīgais slānītis. Unišainu Plus šajā gadījumā mēs lietojam tāpēc, lai apsektu ar caurspīdīgo šo mūsu skaisto brīnišķīgo strīpiņu. Lūk, darbiņš ir padarīts, un lūk, rezultāts. Šokējošie nagi, tāpēc, ka jāatgriežās bērnu dārziņu pulciņā. Lūdzu, kāpsim no savām debesīm, no saviem super-puper dizainiem un veidosim to, ko mūsu klienti mums pieprasa. Un viņi pieprasa kaut ko pavisam vienkāršu. Lūk tā. Tātad vēl 3 lietas ir tas, kas man būtu jums jāpasaka. Pirmā lieta. Leoparda gel laku savā īpašumā ir ieguvusi Laura Zelča. Laura, es tevi apsveicu. Otrā lieta. Jūs esat šī raidījuma režisori, un tāpēc nākošais raidījuma jautājums būs sekojošais. Ko jūs vēlaties redzēt šajos raidījumos? Un viens laimīgais dāvanā saņems Gelix UV gellaku. Un trešais, tas ir tas, ko es jums pačukstēšu. Nice Cosmetics studijā no 29. un 30. aprīlī būs trakās dienas. Informāciju skatieties tur. Tālāk. Ja jums patīk mani raidījumi, tad kaut ko sīkāk un vairāk par ātro modelēšanu jūs varat skatīties šeit. Par ātro profilaksi un perfekto frenču jūs varat skatīties šeit.
Un tāpat tās sekojiet man lūdzu līdzi draugos, Pinterestā, abonēt manu YouTube kanālu, lai nākamo raidījumu jūs saņemtu pirmie. Paldies jums par uzmanību, uz redzēšanos! Ja jums patika šīs raidījums, neaizmirstiet uzspiest like. Līdz nākamai reizei!